Labdien! Mani sauc skolotāja Krista, un šodien mēs kopīgi centīsimies atbildēt uz jautājumu, kādas tad ir vēstures palīga nozares, jeb kuras tad ir tās vēstures palīga disciplīnas, kuras palīdz zinātniekiem, vēstures pētniekiem izzināt pagātni. Mūsu šodienas stundas mērķi ir prast nosaukt vismaz 5 vēstures palīga nozares, tāpat arī mēs atkārtosim, kā tad noteikt vēstures avotu veidus un tiem raksturīgās pazīmes, un tāpat arī runāsim par to, kur tad vispār tiek glabāti vēstures avoti. Nu, lūk, pirmais uzdevums - neliels darbs ar tekstu. Kā jau tu zini, gan vēsturē, sociālajās zinībās, gan citos mācību priekšmetos bieži vien mums nākas strādāt ar tekstu. Strādāt ar tekstu, tas nozīmē, ka mēs tekstu lasām ar mērķi kaut ko uzzināt. Un arī šobrīd, lasot tekstu, mums ir mērķis. Mums ir tātad doti divi jautājumi. Pirmais jautājums - kāpēc vēsturnieki pēta vēstures avotus? Un otrais jautājums - kāpēc vēsturniekiem ir svarīgas vēstures palīga disciplīnas? Nu, tad centīsimies šo te lasīt tekstu un mēģināt atrast atbildi uz šiem jautājumiem. Tu vari apturēt mācību video un izlasīt pats, vai arī klausīties, kā es nolasu. Lasīt tad man reizē. Tātad mūsdienās mēs vēsturi uztveram kā zinātni par sabiedrības attīstību un cilvēku dzīvi pagātnē, arī kā pagātnes notikumu kopumu. Katrai zinātnei ir sava pētīšanas joma. Vēsturē tie ir notikumi, pārmaiņas un procesi sabiedrībā. Ik mirkli pasaulē notiek daudz notikumu, bet katru no tiem nav iespējams ierakstīt vēstures grāmatās. Vēsturi veido tikai svarīgākie fakti. Lai precīzāk izzinātu un atspoguļotu vēstures notikumus, vēsturnieki pēta vēstures avotus, kas sniedz ziņas par pagātni. Vēstures avotu pētniecībā vēsturniekiem palīdz arī informācija, kuras sniedz citas zinātnes - etnogrāfija, numismātika un citas. Tās sauc arī par vēstures palīga disciplīnām. Nu, lūk, tad jautājums, kāpēc vēsturnieki pēta vēstures avotus? Vēsturnieki pēta vēstures avotus, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pagātnes notikumus. Tātad, pētot liecības no pagātnes, dažādas vēstures avotus, vēsturniekiem ir iespēja veidot tātad precīzāku pagātnes atspoguļojumu. Kāpēc vēsturniekiem svarīgas ir vēstures palīga disciplīnas? Šeit mēs varam atsaukt atmiņā, cik daudzveidīgi ir vēstures avoti un cik plašām zināšanām ir jābūt vēsturniekam, lai tos pētītu. Un, protams, ļoti noderīgas ir vēstures palīga disciplīnas, jo tās palīdz iegūt papildus informāciju, fokusējoties tikai uz vienu avotu grupu. Nu, piemēram, arī šeit 2 no vēstures palīga disciplīnām tekstā bija nosauktas, kas droši vien tev ir jaunas. Etnogrāfija un numismātika. Etnogrāfija pēta tautu kultūru, tradīcijas, numismātika pēta monētas. Nu, lūk, specifisks vēstures avotu grupas. Labi, skatāmies tālāk. Nu, lūk, maziņš atkārtojuma uzdevums. Tātad tu zini, ka ir 5 vēstures avotu veidi. Ir rakstītie, lietiskie, mutvārdu, fono un vizuālie. Šajā uzdevumā tev ir doti 3 vēstures avotu veidi, un tev tātad dotie vēstures avoti, kas lejā ir nosaukti no 1. līdz 9. ir jāskārto atbilstošajās kolonnās. Aptur mācību video un padomā, kur tu liktu vēstuli? Pie rakstītajiem vēstures avotiem, tātad tiem vēstures avotiem, kur mēs tātad strādājam ar tekstu, kur mums nāk no teksta. Vai mēs to liksim pie lietiskiem vēstures avotiem, tos, kur mēs varam aptaustīt, kurus mēs tā izmantojam, vai mutvārdu, ko mēs dzirdam, ko mums kāds cits ir stāstījis un stāsta. Salīdzināsim. Nu, lūk, ja tev izdevās šādi kā man, tad tu vari aplaudēt sev un pārliecināsimies, ko tad mēs esam salikuši. Tad vēstuli mēs noteikti liekam pie rakstītajiem vēstures avotiem, jo tā tad vēstuli ieraugot, vēsturnieks koncentrējas to, kas tad ir tekstā, ko mēs varam uzzināt. Monēta, kaut kas, ko mēs varam aptaustīt, to mēs liekam pie lietiskajiem vēstures avotiem. Žurnāls, kuru mēs šķirstam un lasām informāciju, rakstītais vēstures avots. Cilvēka atmiņas, kaut kas, ko cilvēks atceras un stāsta, ir pie mutvārdu vēstures avotiem. Baznīca, ēka, ko mēs varam aptaustīt, tātad lietiskais. Dienas grāmata, atkal mēs lasām tekstu, tāpēc rakstītais vēstures avots. Šķēpa uzgalis, tātad varbūt atrast pirms 200-300 gadiem. Nu, lūk, to mēs liekam pie lietiskiem, arī aptaustāms.
leģenda, ko kāds izstāsta. Piemēram, leģenda par kādu vietu, par kādā vietā notikumiem. Arī mutvārdu. Un rotas lietas, ko mēs varam aptaustīt, un bieži vien arī redzam muzejos, ir tātad lietiskie. Nu, lūk, es ceru, ka tev ar šo veicās. Un jau te vien, paskatoties uz 9 vēstures avotiem, tu jau redzi, cik tie ir atšķirīgi. Jo varbūt šie vēstures avoti kāds ir tapis pirms 100 gadiem, 200, kāds varbūt pirms 2000 gadiem. Un, protams, šajā ziņā, ja tu esi vēsturnieks un tu gribi pēc iespējas precīzāk izpētīt un veidot šo te pagātnes stāstu, tev ļoti noderīgs būtu arī citas zinātnes, kuras palīdzētu pētīt šos vēstures avotus. Nu, lūk. Un tieši tam mēs šodien pievērsīsimies. Tu uzzināsi, kādas tad vispār vēstures palīgdisciplīnas pastāv. Un vispirms es aicinu tevi tavos pierakstos pierakstīt, kas tad vispār ir vēstures palīgdisciplīnas. Tātad tās ir dažādas vēstures zinātnē radiniecīgas zinātnes, kuras palīdz vēstures izpētē. Tātad citas zinātnes, kuras palīdz vēstures izpētē. Un šajos attēlos tu jau redzi vienu no vēstures palīgdisciplīnām, vienu no pazīstamākajām, un droši vien tu to esi redzējis arī filmās - arheoloģija. Un te tu redzi pirmajā attēlā, kā tad arheoloģijas pārstāvji, arheologi strādā izrakumos, ļoti uzmanīgi atsedz kultūras slāņus, lai datētu atradumus, un bieži vien arheologi sastopas arī ar abedījumiem, tātad ar kauliem gan cilvēku, gan dzīvnieku. Nu, lūk, ja tu esi pierakstījis, tad dosimies tālāk, un tev būs iespēja atklāt šīs te vismaz 5 vēstures palīgdisciplīnas, bet ieklausīsies ļoti vērīgi, tad tu saklausīsi visas 8. Tas, ko es tev aicinu darīt šobrīd pladē, ir izveidot šādu zirneklīti ar vēstures palīgdisciplīnām. Tad vidū tu ieraksti vēstures palīgdisciplīnas, tad uzvelc apli un savēc stariņus, jeb zirneklīšu kājiņas. Un līdz ko tu dzirdēsi jaunu vēstures palīgdisciplīnu, tu to varēsi pierakstīt šajā zirneklītī. Lūk, vienu es jau pierakstīju arheoloģiju, ko mēs tikko redzējām attēlos. Protams, par to es arī pastāstīšu vairāk. Un katrā mirklī, kad tu dzirdēsi jaunu vēstures palīgdisciplīnu, pieraksti to šajā zirneklītī. Labi, virsamies tālāk. Nu, lūk. Es sākšu stāstīt. Nu, pirmais, ko jau es jums minēju, arheoloģija. Tātad arheoloģija ir vēstures palīgnozara, kura pēta cilvēku sabiedrības attīstību laika gaitā, izmantojot galvenokārt lietiskos vēstures avotus, tātad tos, kurus mēs varam aptaustīt. Nevelti jūs arī redzat attēlos, kā arheologi pavisam uzmanīgi atver kultūras slāņus. Kultūras slāņi tātad ir zemes kārta, kas rodas tajās vietās, kur cilvēki ilgstoši dzīvo. Tur, kur mēs ilgi dzīvojam, tur saglabājas zemes kārta lielāk, un kur arī bieži vien paliek kaut kādas paliekas no mūsu dzīves. Tās var būt kaut kādas rotas lietas, monētas, tie var būt kauli, tās var būt ēdienu paliekas un tā tālāk. Un arheoloģijā pēta šos kultūras slāņus, ko tur var atrast, mēģina rekonstruēt pagātni no šiem lietiskajiem vēstures avotiem. Viņiem ļoti svarīgi ir arī uzmanīgi atvērt šos kultūras slāņus, jo tā viņi var noteikt, cik tad sens ir šis te atradums. Tie, kas traucē arheologu darbu, ir tie cilvēki, kuri ļaunprātīgi izrakņā vēsturiskas vietas, lai atrastu kaut ko savam labumam. Tas ar likumu nav atļauts, jo ar arheoloģisko izrakumu veikšanu var nodarboties tikai arheologi. Jo tātad mēs zinām, ka šīs pagātnes liecības, protams, valstī ir vērtība, kur tad mēs arī gribam saglabāt. Labi, tātad pirmo to es ierakstīju, tātad arheoloģija. Virzamies tālāk. Šeit parādīšu tev vienu attēlu, varbūt to es arī redzējis, piemēram, ilustrētajā vēsturē. Šeit ir tātad ļoti lieli arheoloģiski atradumi, kas tika atrasti nejauši. Tātad zemnieki rokot aku, no kurienes mēs ņemam ūdeni, uzdūrās kaut kam šādam. Nu, un tad arheoloģi tika piesaistīti, un tās ir Ķīnas imperatoru kapenes. Un Ķīnas imperators savās kapenēs bija izvietojis arī no māla veidots. Jūs redzat, tādi cilvēki kā karēļi izveidot milzīgi arheoloģiski atradumi, tad daudz ko vēsturniekiem pētīt par kultūru. Nu, lūk. Labi. Nākamā zinātne. Vēstures palīgdisciplīna, etnogrāfija. Droši to var ierakstīt arī savā zirneklītī. Tātad etnogrāfija pēta
tautu kultūru, izcelšanos, attīstību, tradīcijas. Un to arī var redzēt šeit attēlā. Uh, Etnogrāfi pēta to, kas tad katrai tautai ir raksturīgs, kā cēla ēkas, kā gatavoja ēdienu, kādi bija tradicionālie tautas tērpi, kādus rīkus izmantoja, kādus svētkus svinēja un tā tālāk. Un to tieši, ko etnogrāfi arī atklāja, to mums pieejamākais ir, piemēram, Brīvdabas muzejos. Varbūt kāds arī no jums ir bijis Rīgā Brīvdabas muzejā, kas arī Latvijā ir tāds pirmais no Brīvdabas muzejiem. Un šeit vēl ir bildīte, kur vispār ir redzams pirmais Brīvdabas muzejs vispār Eiropā, un tas jau tika izveidots 19. gadsimta beigās Zviedrijā, Stokholmā, 1891. gadā. Nu, kur tātad jūs varat it kā iet cauri, redzēt, kā tāds kādreiz cēla ēkas, bet iet šajās ēkās iekšā, redzēt atkal šo konkrēto tautu, raksturīgās tradīcijas, materiālus, mēbeles, kā tika veidots un tam līdzīgi. Labi, virzamies tālāk. Heraldika. Nu, heraldika, kā jau jūs redzat šeit attēlos, noteikti saistās ar ģerboņiem. Tātad heraldikā tiek pētīti, kā tad tiek veidot konkrēti ģērboņi un ko tad nozīmē tajos ietverties simboli. Ja tu esi pamanījis, arī katrai pilsētai Latvijā ir ģērbonis, mums ir arī Latvijas valsts ģērbonis, ir arī dzimtas, kurām ir savi ģērboņi un tā tālāk. Tam, kā tiek veidoti ģērboņi, ir konkrēti noteikumi. Lielākoties tad centrā ir vairogs, tad ir galvas sega un aiz vairoga apmetnis un lente ar plāksnīti ar devīzi. Un te jūs to varat redzēt arī tajā augšējā ģerbonī zaļajā, kur šūķoniņi cauri paudzēm. Nu, lūk, heraldika. Tātad ģerboņi. Nu, man te viens arī jautājums tev. Vai tu zini, kas ir šie pa ģerboņiem? Pirmais ir Latvijas Republikas ģerbonis, un otrs ir Rīgas pilsētas ģerbonis. Labi, nākamā vēstures palīga nozare ir numismātika. Numismātika nosaukums varbūt to nepasaka priekšā, bet numismātika nozīmē monētas, monētu pētīšana. Tātad numismātikas zinātnieki pēta monētas, dažādas cita veida naudas zīmes, arī medaļas un ordeņus. Un mēs jau pagājušajā gadā runājām par to, ka monētām ir divas puses, ir avers un revers, un bieži vien, kad cilvēki kaut kādu jautājumu nevar izlemt, arī met monētu, un kuram būs tad ģērbonis, kuram būs cipars. Nu, lūk. Un šeit arī tāds interesants fakts, ka senākajām monētām vienā pusē parasti ir valdnieka attēls, otrā ir valsts saistīts simbols un ģērbonis. Patiesībā līdzīgi kā tas ir arī mūsdienās. Nu, lūk. Un tas, ko tu vari redzēt šeit otrajā attēlā, ir monēta no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja. Šeit arī tāda Rīgai veltīta monēta izveidota sudraba. Tālāk. Chronoloģija, arī to jau tu noteikti esi dzirdējis. Chronoloģija ir saistīta ar laiku, ar laika skaitīšanu. Tad tā ir vēstures palīgdisciplīna, kura pēta to, kā tad dažādas tautas ir skaitījušas laiku, kā noteikušas to, kā veidojuši kalendārus. Tāpat chronoloģija ir vēsturniekiem ļoti, ļoti svarīga, jo tā atbild par to, lai vēsturiskie notikumi tiktu sakārtoti secīgi, jeb chronoloģiski no senākā uz jaunāko. Tāpēc šeit es esmu lejā arī ielikusi laika līniju ar vēstures periodiem, kā tad vēsturē mēs datējam notikumus. Senākais vēstures periods ir aizvēsture, tad ir senie laiki, viduslaiki, jaunie laiki un jaunākie laiki. Nu tad laika līnijas veidā. Tāpat šeit ir tāda bildīte ar Rīgas skatu un Rīgas toņiem. Šī arī savu veidu chronoloģija, jo tur ir mazākiem burtiņiem pierakstīts, skatāt, kurš tornis Rīgā ir parādījies, kurš no baznīcas toņiem. Nu, lūk, virzamies tālāk. Te ir mazs apkopojums par to, kādas tad ir vēstures palīgdisciplīnas. Kā jau tu redzi, daudz no tām tu jau esi pierakstījis. Tavā ziņneklītī vajadzētu būt jau 5. Šeit ir vēl 3, kurus mēs toliņi izlasīsim un varēsim papildināt savu ziņneklīti. Labi, tātad arheoloģija, kā jau es teicu, pēta cilvēku sabiedrības attīstību, izmantojot lietiskos vēstures avotus, tos, ko atrod kultūras slāņos. Etnogrāfija pēta pasaules tautu kultūru, to izcelšanos, attīstību, tradīcijas. Chronoloģija pētīja dažādu tautu laika skaitīšanas sistēmas, noteikšanas paņēmienus un kalendārus. Numismātika pētīja monētas, papīra naudas zīmes, medaļas un ordeņus.
Heraldika pētīja ģerboņus un attīstību, kā arī tajos esošo simbolu nozīmi. Nu, te mums vēl kaut kas jauns parāds. Ģenealoģija pēta radurakstus, dzimtu un atsevišķu personu izcelsmi. Arī tu varbūt esi kādā no mācību stundā veidojis savu dzimtas koku. Lūk, tu darīji kaut ko līdzīgu, ko dara ģenealoģija, kur pēta radurakstus. Tātad ģenealoģija pēta radurakstus, dzimtu un atsevišķu personu izcelsmi, no kurienes tad nākuši, kas viņiem ir radinieki un tā tālāk. Tālāk, antropoloģija pētīja cilvēku izcelšanos. Tā ir atsevišķa vēstures palīga disciplīna, kur nodarbojas ar jautājumiem, kas ir saistīti, kā tad mēs šeit attīstījāmies uz Zemes, kā mēs šeit parādījāmies, no kurienes cilvēki izcēlās. Un pēdējais, dendrochronoloģija. Izklausās sarežģīti, bet mēs redzam vārdu chronoloģija, tad tas ir arī saistīts ar laiku, datēšanu. Nu, un tad dendrochronoloģija ir tā vēstures palīgdisciplīna, kura pēta un datē koku gadskārtas, to struktūrā ietverto informāciju un izmanto to tad datēšanai. Nu, lūk, es ceru, ka tev izdevās papildināt zirneklīti, mēs pārunāsim. Nu, lūk, tātad tev kladē ir šāds te zirneklītis. Tu esi noteikti ierakstījis arheoloģiju, etnogrāfiju. Padomāsim, ko vēl mēs varētu ierakstīt. Arheoloģija, etnogrāfija, heraldika. Noteikti arī heraldika varētu būt ierakstīta, kas pēta tātad ģērboņus. Mums tātad vēl ir monētas, kas pēta numismātika. Kas mums vēl ir tāds, kas varētu būt ierakstīts? Mēs varam pašpikot. Tātad arheoloģija mums ir etnogrāfija, chronoloģija. Chronoloģija nodarbojas tātad ar laika skaitīšanas sistēmām dažādām. Tātad chronoloģija pēta to, kā tad dažādas tautas ir skaitījušas laiku, kā ir veidojušas kalendārus un tam līdzīgi. Tālāk mums bija šis te sarežģītais vārds dendrochronoloģija. Dendrochronoloģija, kas izmantoja kokus, lai tā tad skaitītu laiku, dendrochronoloģija. Ja? Tā tad pēta un datē koku gadskārtas. Tālāk mums vēl bija radurakstu pētniecība, kas ir ģenealoģija. Ģenealoģija. Tātad pēta, kā tad ir izcēlušies mūsu raduraksti un veido dzimtus kokus. Un pats pēdējais, kas mums ir palicis, ir tātad antropoloģija. Antropoloģija pēta cilvēku izcelšanos, kā tad mēs parādījāmies šeit uz Zemes. Nu, lūk, ja arī tavs zirneklītis šādi izskatās, tad malecis var aplaudēt sev. Tātad vēstures palīgdisciplīnas arheoloģija, etnogrāfija, numismātika, dendrochronoloģija, antropoloģija, ģenealoģija, chronoloģija un heraldika. Jā, daudz jauni vārdi, bet droši vien tagad tu vari lepoties, ka tu jau varēsi sākt tos izmantot savā leksikā un zināsi daudz vairāk. Nu, lūk. Šeit vēl viens tāds uzdevums, lai pārbaudītu, kā tev ir veicies. Katram no vēstures palīgdisciplīnām ir jāatrod atbilstošais skaidrojums. Šeit tu redzi tātad nosauktas 5 vēstures palīgdisciplīnas - arheoloģija, etnogrāfija, chronoloģija, numismātika un heraldika. Un otrā pusē tev ir tātad vairāk skaidrojumu A, B, C, D un E. Tev ir jāatrod pareizais skaidrojums. Droši apstādini video un lai mēs pēc tam varam salīdzināt. Es ceru, ka uzdevumu to esi veicis, pārbaudīsim. Tātad, arheoloģija. Arheoloģija noteikti mums nodarbojas ar lietiskajiem vēstures avotiem. Tātad burtiņš te pētīt cilvēku sabiedrības attīstību, izmantojot lietiskos vēstures avotus. Tālāk, etnogrāfija. Etnogrāfija ir saistīta ar tautu tradīcijām un kultūru. Tātad noteikti burtiņš A, etnogrāfija pētīja pasaules tautu kultūru, to izcelšanos un attīstību. Chronoloģija saistīta ar laiku. Tātad noteikti būtu burtiņš D, pētīja dažādu tautu laika skaitīšanas sistēmas. Numismātika bija saistīta ar monētām, tātad noteikti mēs liekam burtiņu F. Ja tātad pētīja monētas, papīra, naudas zīmes, medaļas un ordeņus. Un heraldika bija saistīta ar ģērboņiem, tāpēc burtiņš B. Ceru, ka tev labi veicās šajā mācību stundā. Tu pats vari arī padomāt, vai tu zini, kādas ir vēstures palīgnozares, vai vismaz tev tās ir zirneklītī ierakstītas, un vai tu atkārtoji, kā tad noteikti vēstures avotu veidus. Varu padomāt, kurš tad kaķītis tu šajā stundā būtu. Paldies par darbu!
Un tad ceru, ka tev šis noderēs, un tu varēsi jau vairāk uh, izpausties un lietot pareizus jēdzienus, tad, kad tu runā par vēstures jautājumiem. Paldies par darbu, aplausi tev un pārējiem.